Sveiks, brīnišķīgais klausītāji raidierakstā, tāpēc, ka traumēts. Šis ir raidieraksts, kurā var uzzināt viegli saprotamu informāciju par to, kā ikdienas dzīvē izskatās un tiek piedzīvotas psiholoģiskas traumatizācijas sekas. Es esmu Vita Kalniņa, psiholoģe un psihoterapijas speciāliste, un arī vairāku grāmatu autore. Es ceru, ka šī informācija mazinās kauna un vainas sajūtas par dažādiem simptomiem un sniegs kaut nelielu atvieglojumu tiem, kas savā dzīvē piedzīvojuši dažādas psiholoģiskas traumas. Atpazīt un saprast ir viena no pirmajiem soļiem dziedināšanās ceļā. Tad nu ņemu tevi pie rokas un speram šos soļus kopā. Sveiks, brīnišķīgais klausītāji! Es esmu Vita Kalniņa un šī ir kārtējā tāpēc, ka traumēts epizode. Un šodien es vēlējos ar jums parunāt par tēmu, kas atkal bija kāds jautājums, kas man tika iesūtīts, un es domāju, jā, ka tas ir kaut kas aktuāls un svarīgs visticamāk arī citiem cilvēkiem. Un tas jautājums skanēja aptuveni tā, kā tas var būt, ka tādas parastas lietas, kam vajadzētu būt pavisam normālām, var būt tik grūtas, kā piemēram ieviest tādu regulāru ikdienišķu rutīnu kaut kādās rūpēs par sevi. Jo tas taču ir tik daudziem cilvēkiem zināms, ka vajag rūpēties par sevi, labi rūpēties par sevi, normāli rūpēties par sevi un ka vajag tomēr veidot tādus ieradumus un rutīnas, lai nav vairs baigi jāpiedomā, ja, kas tagad man kā jādara, kad tas ir tā pašsaprotami. Pašsaprotami ir šādā veidā, katru dienu vai nezinu, kaut kādā citā regularitātē atkarībā no tā, kas tieši tā ir pa lietu, ko es tur daru, bet ka es to daru savā labā. Un es neatsakos no tā brīvprātīgi, ja vien nenotiek kaut kas ļoti ārkārtējs, ka tā ir mana tāda normāla ikdienas dzīves daļa, bez kā es labprātāk neiztiktu. Un es domāju, visticamāk, ja šī būtu tiešraide vai kaut kāds seminārs, kur es redzētu jūs visus šobrīd savus klausītājus savā priekšā, un es jums jautātu, vai kāds atpazīst šo pašu grūtību, ka ir tik grūti regulāri parūpēties par sevi un izdarīt savā labā regulāri lietas kā tādu ieradumu, visticamāk, ka paceltos ļoti daudzas rokas. Protams, ka ir cilvēki, kuri ir ļoti disciplinēti un kuri vispār neuzdod sev kaut kādus jautājumus par to, šīs lietas darīt vai nē, bet ir ļoti, ļoti daudz cilvēku, kuriem tas nav tik pašsaprotami un kuri sevi par to arī pie viena, protams, ārkārtīgi kritizē un pārmet sev un atkal apņemās to darīt un atkal viņiem nesanāk un tad viņi ir vēl vairāk vīlušies sevī un jūtās tā, ka vispār nevar sev uzticēt, nevar uz sevi paļauties, jo tā jau ir, ja es kaut ko kādam apsolu un regulāri nepildu, tad visticamāk tas cilvēks man vairs neusticēsies. Un ja šis cilvēks esmu es pats un es tā kā apņemos darīt kaut ko es regulāri nedaru, tad es zaudēju arī šo uzticēšanos sev, un tas, diemžēl, tā arī tad vājina attiecības pašam ar sevi, savu pašvērtējumu un tā tālāk. Ar ko tad tas varētu būt saistīt šādas grūtības kur varbūt meklēt kādu izeju no tā? Vispirms man gribas mazliet pastāstīt, kāda tad vispār loma ir ieradumiem un rutīnai mūsu dzīvē. Un noteikti te ir jāuzsver tas, ka tie ir ļoti, ļoti palīdzoši mūsu nervu sistēmai. Kāpēc? Tāpēc, ka tie iedod drošības sajūtu. Un es kā ģimenes terapeite arī nereti saviem klientiem jautāju, kādi ir jūsu ģimenes rituāli, kāda ir jūsu ģimenes ikdienas rutīna, jo ģimenes rituāli un šīs rutīnas ir kaut kas spēcina ģimeni, ka mēs varam paļauties, ka kaut kas notiks vienā noteiktā veidā,
regulāri, un ja apkārt varbūt arī notiek trakas lietas, tad vismaz šitas ir tas, kas atkal būs, un būs, vairāk vai mazāk vienādā līdzīgā veidā, ja, tīpaši mēs domājam arī par bērniem, viņi, ļoti, ļoti spēcināti jūtās tad, ja viņi zina, nezinu, katru svētdienu mamma cep pankūks, lai vai kas notiek, svētdienas rītos ir pankūks, ja, vai katros Ziemassvētkos mēs braucam pie omas, un tur vienmēr ir eglīte, un vienalga, cik mums ir gadi, bet joprojām tas notiek tajā vienā veidā. Protams, tad, kad bērni iet jau prom no ģimenes, pusauģu vecumā, tas kļūst tur drusciņi citādāk, bet arī jo vecāk mēs paliekam, jo vairāk arī mēs novērtējam šīs rutīnas, jo liekas, vismaz uz kaut ko mēs varam paļauties, nezinu, kā būs tālāk, nec kāds būs nākamais gads vai nākamā diena, bet šitas notiks vienā veidā. Tātad mierinoši kaut kas, ja nervu sistēma var nomierināties, atslābt, ja es zinu, ka ir kaut kas, ko es varu paredzēt un es varu uz to paļauties. Īsnībā, arī ja es būtu spējīgs ieviest šādas regulāras lietas savā ikdienas aprūpē, ja, teiksim, katru rītu es vienmēr tur mazliet pastaipos, iztīru zobus, nomazgāju seju, pats ieeju dušā, uztaisu sev brokastis, vai kas kuram ir tās nepieciešamās lietas, ko katru rītu mēs izdaram, ka es vismaz zinu, ka tad tas rīts paies tādā veidā, kur man tas viss ir paredzami un droši, un pēc tam varbūt es aizbraucu uz darbu, un tur ir visādi, pieprasījumi no cilvēkiem, kurus es nekad nezinu, kādas man tur tagad problēmas būs jārisina, cik daudz viņas būs un ko es ar viņām iesākšu, bet šis rīts man ir šāds. Protams, tad, kad mums ir mazi bērni, tad tas kļūst ļoti sarežģīti, un tas arī ir viens no tāda hroniska stresa radītājiem, ja, ka kamēr man vēl nebija bērni, tad vismaz uz šo es varēju paļauties, un tā, ka viņi piedzimst, tad viss ir kājām gaisā. Un tomēr ir cilvēki, kuri pat zina to, ka tas varbūt teorētiski iedot šādu labu sajūtu, un tomēr viņiem tas nekad tā arī neizdodas, un varbūt pat viņi kaut ko mēģina, bet kaut kā tas viss nesanāk, un tāpat ir tas stress, un tāpat ir tā skriešana, un tas kļūst kaut kā tā, viņi saka, mokoši, ja, tad to ievērot, un tad viņi mēdz teikt, es vienkārši neesmu tāds cilvēks. Tas ir citiem cilvēkiem domāts. Kas varētu būt iemesls, kāpēc tu neesi tāds cilvēks? Iespējams, ka viens no iemesliem ir tava nervu sistēma, kura tā arī visu laiku dzīvo tādā ļoti aktivizētā, trauksmainā režīmā, ja, tādā režīmā, kā tas ir raksturīgi cilvēkiem, kas joprojām ir iestrēguši kādā nepārstrādātā traumatiskā pieredzē, ka es visu laiku esmu steidzīgs, uzvilkts, kaut kur jau esmu pie katras savas nākamās darbības, kaut kur jau tālu projām, tikai ne šeit un tagad savā ķermenī. Jo šeit un tagad savā ķermenī man īstenībā nav līdz galam droši, ja te ir vēl kaut kāda palikusi šī traumatiskā reakcija, un es mēģinu joprojām to risināt kaut kur ārpusē es meklēju to veidu, kā nokontrolēt to, kas ar mani notiek, ja es plānoju lietas un skrienu no vienas uz nākamo, un man šķiet, ka tas ir veids, kā es tieku galā ar dzīvi, bet jūs droši vien esat dzirdējuši arī to terminu par funkcionēšanu, ja? Tas ir veids, kā mēs drīzāk funkcionējam, nevis dzīvojam, bet tas ir raksturīgi, cilvēkiem, kuriem ir šīs nepārstrādātās traumatizācijas un nervu sistēma joprojām šajā tādā, arī simpātiskajā tonusā, ja, parasimpātiskā un simpātiskā daļa, par to es arī iepriekš esmu runājis, tad šeit ir šī simpātiskā daļa. Protams, ka ir iespējams arī otrs grāvs, jeb otra medaļas puse šai visā, lai cik arī ieradumi un rutīna ir kaut kas labs, drošs, vienlaikus, ja mēs pārāk tam pieķeramies, tas var arī liecināt, ka mēs īstenībā tik
nedroši jūtamies šajā dzīvē, ka tas vienīgais, kas mūs kaut cik tur virs ūdens, ir neko nemainīt savā dzīvē un darīt visu tikai šajā vienā konkrētajā ierobežotajā veidā, un kas arī nemaz neliecina par tādu atslābumu un drošību, kā tas varbūt gribētos domāt. Ir cilvēki, kuri kategoriski atsakās, mainīt dzīvesvietu pat tad, ja šajā viņiem neklājas labi, un tur ir visādi iemesli, kāpēc vajadzētu doties projām, viņi to noteikti negrib darīt, vai viņi negrib arī atteikties no kaut kādām lietām savā dzīvē, kuras varbūt ir nokalpojuši, novecojuši un vajadzētu jau jaunas iegādāties. Tas viņiem arī pārāk uztraucoši liekas, nemaz nerunājot par kaut kādiem cilvēkiem, kuriem vajadzētu pārtraukt attiecības, varbūt izveidot atkal jaunas attiecības un tā tālāk. Ja? Tātad dažādas situācijas viņi izvairās kaut ko darīt citādāk, viņi zaudē šo fleksibilitāti. Ja, nav iespējas pielāgoties jauniem apstākļiem, jaunai situācijai, tad, kad viņi mainās. Un, protams, nekas jau nav statisks, viss dzīvē mainās, un es jau arī šeit esmu minējusi, ka izdzīvo nevis stiprākais, bet tas, kurš spēj labāk pielāgoties. Un nervu sistēma, kura ir pārslodzē, viņa nav diezko fleksibla. Tā kā varētu būt šie divi grāvji, kuros mēs nonākam tad, ja mēs ciešam no šīm nepārstrādātajām traumatizācijām. Tā kā, jā, tas var būt cilvēks, kurš bez sava ikdienas rituāla vispār nav spējīgs funkcionēt. Te gan, protams, var būt runa arī par specifiskām personības iezīmēm un iespējams pat arī jau kādām diagnozēm, arī kādu varbūt spektru, piemēram, domājot par autisku spektru, ja, tur arī varētu būt, bet tajā šobrīd tad tālāk neiesim, tā jau ir arī cita tēma. Un tātad tālāk nākamais solis, kāpēc ir tik grūti pievērsties savam ķermenim, savai labsajūtai, tieši rūpēm par sevi. Ja, tas arī šis akcents, šīs rutīnas, kas ir priekš mana ķermeņa, manas labsajūtas, arī varbūt mentālās labsajūtas, ne tikai ķermeniskās labsajūtas, ka šo ir grūti ieviest. Iemesli atkal, protams, ka varētu būt dažādi, un katram es iesaku šos jautājumus mazliet arī sev uzdot un pareflektēt par to vairāk, kāpēc tieši man tā ir un ko tas manī izraisa. Lai gan jautājumu, ja mēs viņu sākam ar kāpēc, nevienmēr arī uzreiz tur nāk atbildes, bet ir vērts mēģināt. Tas, ko es ieteiktu padomāt saistībā ar šo, ja es iztēlojos, ka es šo daru, un varbūt es pat arī pamēģinu darīt. Kādreiz arī, ja man klients ir kabinetā, tad es saku, pamēģinu tagad, piemēram, paņem savas plaukstas, un man ir arī atvilknē roku krems, piemēram, ja tu tagad paņemt un šito roku kremu iekrēmotu savas rokas, un nevis tikai tā formāli, ka es tagad vienkārši uzlieku tur kremu un vispār par to nedomāju, bet tādā rūpīgā, maigā, iejūtīgā veidā, tā kā sajūtot, kā tas krems smaržo, kā viena plauksta pieskaras otrai, kā tu katru varbūt pirkstu arī izmasē tā kārtīgi šo kremu, iemasējot savā plaukstu roku ādā. Kas notiek ar tevi? Ja? Kādas izjūtas rodas? Un tas ir tik interesanti, cik īstenībā daudziem cilvēkiem ir grūti apzināt šo darbību vispār veikt, jo paceļas kaut kāda tāda neizprotama tā kā satraukums, trauksme, kaut kāds tāds nemiers. Un tad ir tik labi, ka kāds arī var mazliet palīdzēt varbūt un pajautāt, kas tas ir, par ko tas ir, kāda ir tava asociācija, no kurienes tas nāk. Un, diemžēl, diezgan bieži, ja mēs to ķēdīti paritinam tālāk, un es gribu te tiešām teikt, ka nevienmēr varbūt vienatnē tas ir īsti iespējams, jo mēs varbūt nejūtamies arī gana droši, un mums tur vajadzīgs kāds labs pavadonis šajā ceļā, bet ja ar kādu drošu, kompetentu pavadoni, kas, protams,
ideālā gadījumā varētu būt arī psihoterapeits, tu mēģini šo ķēdīt kaut kā pašķitināt. Iespējams, tu nonāc līdz atmiņām, kur, kur nedrīkstēja rūpēties par sevi, kur tā bija laika izšķiešana, varbūt. Varbūt nāk tur uzreiz kaut kādi limitējoši priekšstati prātā, par to, ka nevar atļauties tērēt laiku uz tādām lietām, to dara tikai egoisti, vai to dara tikai cilvēki, kuri ir slinki, kuri nestrādā, tikai sliņķi var atļauties tur tagad, nezinu, sev lēnām nomazgāties un iekrēmoties vai no rīta pasēdēt un padomāt par sevi ikdienu, nesauksim to uzreiz par meditāciju, tas jau vēl būtu cits līmenis, bet vienkārši apsēsties un nesteidzīgi izdzert to savu tēju, nekur neskriet uzreiz un nelikt un negatavot kaut ko priekš citiem vai nebūt jau kaut kādā darbā iekšā. Ko tu domā par tādu cilvēku, kas to dara? Kāds viņš ir un kas par uzskatiem nāk vēl no tavas agrākas bērnības par to? Un kaut kad iepriekš arī runāju par to, ka nerad arī vispār tāds atslābuma stāvoklis vai tāds miera stāvoklis kontaktā ar savu ķermeni uzreiz izraisa trauksmi, jo ir gana daudz šīs situācijas bijušas, ka es kā bērns varbūt mierīgi ieslīgu, dīvānā vai vannā, un tad es tur plunčājos un ņēmos un gribēju vienkārši piedzīvot, tagad foršas sajūtas, un tur ieskrien kaut kāda mamma vai tēts vai abi divi un nobļaujās, ka nav te laika, tagad stiept šito visu garumā, ir ātri jāmazgājas, jāiet gulēt, vai tu esi tīrs, vai galvenais ir tīrība, nebūs te nekāda spēlēšanās pa vannu vai ūdens tērēšana, kurš te to ūdeni te var samaksāt vispār, un tā tālāk. Protams, katrā ģimenē var būt drusku citādāk, bet tā kā, ka tas kaut kā tiek sasaistīts ar uzreiz ar pārmetumiem un ar kaut kādu stresu pilnu asociāciju. Es tikko atslābu un gribēju tā kā izbaudīt šo, tad izrādās, ka tas ir slikti, nepareizi un tā nedrīkst, lai kas tas arī būtu, kāpēc nedrīkst un ko man piedēvē šajā situācijā. Vēl, protams, mūsu atmiņas var mūs aizvest arī pie tā, ka mēs būtu gribējuši, tik ļoti, ļoti ilgojušies esam savu laiku, lai kāds veic mums tādu maigu, iejūtīgu aprūpi, tādu, tiešām velta tam laiku, nesteidzīgi, parūpējoties par to, lai mums klājas labi, bet ka tas arī īsti nenotika. Varbūt bija formāla aprūpe, neiejūtīga, ātra, steidzīga, varbūt viņi izpalika vispār, vajadzēja pašam ar visu tikt galā, jau kā pavisam mazam bērnam, kur tomēr gribējās vēl, lai, nomazgā, samīļo, ietin siltā dvielī, un tad lēnām pārģērbi sasildītā pidžamā. Man kādreiz ir klienti ar tādām labām pieredzēm stāstījuši, ka vienmēr pēc vannas tad bija uzsildītais dvielis un uzsildītā pidžama, ka vienkārši tāpat nebija augstā jātinās un vēl gultā bija ielikts varbūt, termofors vai siltā pudele, lai arī tajā ir patīkami ierausties, respektīvi tādas ļoti mīļas un gādīgas rūpes, viņas nebija, izpalika, bija ilgas pēc tā, un bija vienkārši jāiztur, ka tas ir nepatīkami. Ir nepatīkami, ka raupju dvieli ātri, kaut ko noslauka un ātri iebāž augstā gultā, un lai to varētu kā bērns izturēt, tad, labāk ir varbūt vienkārši tā kā nejust šito, mazliet atdalīties no savu ķermeņa, no tās pieredzes, kurā es šobrīd esmu, un te jau ir runa arī par to, ko mēs
mēdzam, tiemžēl, jo piedzīvot diezgan agrīni un turpinām praktizēt arī vēlāk ar smalko nosaukumu disociāciju, ko šobrīd tā pavisam vienkāršoti aprakstīšu un esmu jau pieminējusi, respektīvi, ka mēs kaut kādā veidā atslēdzamies no tās šeit un tagad sajūtas, mēs neesam līdz galam te, mēs nejūtam līdz galam to, kas te notiek, mēs izstumjam no apziņas, mēs tā kā drusku izkāpjam savā ziņā varbūt no sava ķermeņa, lai nav jājūt šīs nepatīkamās jūtas, un līdz ar to viss kļūst vieglāk izturams, ja? Ja tu nemaz neesi te tagad klātesošs, tad tas nav ne tik augsti, ne tik nepatīkami, ne tik vientulīgi arī, ja? Arī tāda vientulības izjūta šajās situācijās reizēm ir bijusi ārkārtīgi sāpīga, jo īsnībā tādas rūpes, ķermeniska aprūpe bērna ķermenim ir ļoti nozīmīga piesaistes attiecība daļa mūsu pirmajos dzīves gados. Tas ir reizēm pārprasts, ka tās attiecības veidojās tikai tajā, ka vecāki ar mums sarunājās, lasīja priekšā vai ar mums spēlējās, kas, protams, arī ir foršas un labas pieredzes, bet ļoti, ļoti daudz laika īstenībā mums maziem esot, ir īpaši vēl pirmajā dzīves gadā un otrajā dzīves gadā, laika notiek šajās aprūpes situācijās, kur mēs tiekam mazgāti, mums tiek painīti autiņu, mēs tiekam pārģērbti un likti gulēt, midzināti neskaitāmas reizes diennaktī. Ja, šīs visas ir tās aprūpes situācijas, kurās mēs piedzīvojam kaut kā sevi attiecībās, kur otrs ideālā gadījumā ir mīlošs, rūpīgs, iejūtīgs, lēns, maigs, ja, tas ir tas, ko mēs būtu pelnījuši piedzīvot, bet nevienmēr tas mums tā izdodas, un tad, ja tas tā nenotiek, tad jau tur mēs iemācamies arī disociēt vai atslēgties no savu ķermeņa, ja nemaz nebūt līdz galam šeit, tad, kad viss šīs nepatīkamās darbības notiek, tādā veidā, protams, viņas ir vieglāk pārvaramas un izturamas. Ja runa ir atkal tad par to, kā tad ir ar savu pašaprūpi, tad, kad es esmu pieaudzis cilvēks, pat tiešām, lai cik tas arī nebūtu dīvaini, reizēm cilvēkiem ir ļoti, ļoti sev jāpierunā kaut vai uz tik pašsaprotamām lietām, kā iztīrīt zobus. Ja, un tiešām jāmotivē un jāpiespiež, un ir cilvēki, kuri pieauguši cilvēki, viņi izlaiž to, jo vienkārši nevar saņemties. Man arī ir bijuši tādi klienti, kas liek sev atgādinājumus, un, lai viņi ieietu nomazgāties, lai viņi ieiet dušā, un tad apbalvo sev par to, ka viņi to ir izdarījuši, jo viņi saprot, ja, ka tas ir jādara un nedrīkst savādāk, un galu beigās viņi negrib, lai pārējie apkārt sūdzās par to, ka viņiem ir problēmas ar higiēnu, bet šī saņemšanās to izdarīt var prasīt milzīgu piepūli, sevis pārvarēšanu, un tad, kad tas ir beidzies, liekas, jā, šitas ir garām. Un, jā, es ieskicēju dažus variantus, kas varētu būt kā iemesli, kāpēc tas ir tik grūti, bet, protams, ka viņi var būt arī ārkārtīgi individuāli, ieskaitot arī to, ka iespējams ir nācies saskarties ar fizisku vai seksuālu vārdarbību, un arī tad, protams, visas šīs lietas var kļūt ārkārtīgi sarežģītas un grūtas, un ja tā, tad vēl jo vairāk es aicinātu tevi meklēt iejūtīgu pavadoni sev tajā, tāda profesionāla palīdzību, lai tiktu šim pāri, jo rūpēm par sevi vajadzētu būt patīkamām un diezgan tomēr pašsaprotamām, jo tad, ja es, arī rūpes par sevi, piemēram, laicīgi padzeros, ja, man gribās dzert, un es vienkārši paņemu un padzeros, nevis es vispār neatceros, kad es šodien un vai es padzēros un kas tas bija, varbūt tās bija tikai 5 kafijas, ko es izdzēru un 3 malki ūdens, ja, tad vai tiešām tas varētu būt, ka manam ķermenim nevajadzēja vairāk šo šķīdrumu, šo ūdeni, bet, es iespējams nejūtu.
Ja? Un kāpēc es nejūtu? Kāpēc es nevarēju iedot savam ķermenim to, kas viņam ir vajadzīgs? Kāpēc es nejūtu šos signālus, kā tas var būt, ka es nociešos līdz pēdējam dažādās lietās, vai arī klāji pat paziņoja, ka man tas nav vajadzīgs, ja? Ka man tas, es varu iztikt varbūt arī ilgu laiku nēdot, ilgu laiku nedzerot, es varu iztikt arī bez seksuālām attiecībām, tas vispār man neko nenozīmē un tā tālāk un tā tālāk. Jā, kāpēc tad tā ir? Kāpēc šīs lietas, kurām vajadzētu būt tik dabiskām, ir kļuvušas tik sarežģītas un varbūt pat mokošas? Un šīs atbildes vislabāk un drošāk, protams, ir meklēt psihoterapijā, bet jā, dažus tādus biežākos varbūt ceļus es jau mazliet arī ieskicēju. Tad noslēgumā vēl, ko tad vēl bez psihoterapijas arī šeit darīt, kā tad tomēr veikt kādu ceļu sev pietuvojoties. Jā, man liekas, viens no variantiem ir, ka es tomēr paredzu savā ikdienā kaut kādus noteiktus brīžus, kuros tad nenotiek nekas, izņemot tas, ka es vienkārši sajūtu sevi, sajūtu savu ķermeni un pajautāju viņam, kas viņam būtu vajadzīgs, kas viņam būtu patīkami, un mēģinu arī kādus šo patīkamo, labo pieredzi sev sagādāt, un bieži tiešām tās nav nekādas ārkārtējas, nav uzreiz jādodas uz kaut kādu dārgu spā, tas var būt kaut kas ļoti, ļoti vienkāršs, bet ja es to palīdzu sev piedzīvot tādā apzinātā veidā, tiešām esot klāt ar visu savu apziņu tam, kas šeit tagad notiek, jā, un ka tas nesagādā man milzīgu uztraukumu un bailes, bet es tomēr varu to kaut kādā ziņā arī piedzīvot kā patīkamu sajūtu, tas jau ir daudz un tas ir labi. Ja man nāk virsū bailes, ja es nevaru palikt klātesoši, meklēju iemeslus, kāpēc tas notiek, bet tiešām solīt pa solītim, vienkārši ieklausos, vienkārši daru un krāju šīs labās, jaunās pašaprūpes pieredzes. Jā, un varbūt, ka ir vērts arī padomāt, kur tad es atrodos starp tiem diviem grāviem, starp to, ka vispār nav iespējams rutīnas, rituāli un ieradumi izveidi manā dzīvē, un otrs grāvis, ka es nespēju neko darīt pa jaunam, visu gribas tikai vienā veidā, un kā tikai nekas manā dzīvē nemainītos. Jā, kur tad tu īsti atrodies, mēģini pajust, pāanalizēt un pasties, arī kas nes būtu veselīgāk tavā dzīvē, kā tev gribētos un kas tev būtu vajadzīgs, kas būtu tas viens solis, kur tu varētu spērt atkal kaut kāda tāda veselīguma vai līdzsvara virzienā. Tie būtu mani ieteikumi saistībā ar šo. Paldies par jautājumu, kurš man tika iesūtīts, un noteikti aicinu arī jūs, ja jums nāk kāds jautājums prātā, uz kuru atbildi jūs gribētu dzirdēt šajā raidierakstā, droši rakstiet arī man Instagramā un skatīšos, kad atkal varētu to iekļaut kādā savā epizodē. Jā, paldies, ka klausījāties, paldies, ka atzīmēsiet tur savu vērtējumu. Tiešām es pamanīju, cik daudz jau tur ir pozitīvu vērtējumu. Liels paldies par to un varbūt tad atzīmējiet vēl, ja tas nav izdarīts, un padalieties arī ar citiem. Lai jums jauks šis rudens laiks un tiekamies atkal pēc 2 nedēļām.